Piesaisti naudu ātri, viegli, neticamā un brīnumainā negaidītā veidā. Ir viegls un maksimāli rezultatīvs. Var teikt, ka šis uzdevums dod momentālus rezultātus. Un tikai tajā gadījumā, ja patiešām nauda ir vajadzīga. Uzdevums ir maksimāli vienkāršs, jo tieši vienkāršākie uzdevumi dod pašus labākos rezultātus. Tev nav jādomā, kā tas strādā, kā tas notiks. Pats galvenais - tas, ka tas atnesīs tev rezultātu. Priekš šī uzdevuma izpildes ir vajadzīgs kanēlis. Ņemam kanēļa šķipsnu un uzberam uz kreisās plaukstas un sākam berst to starp plaukstām. Starp plaukstām mums ir jājūt siltums un sakam naudas summu, kuru mēs vēlamies saņemt. Piemēram, 100 eiro. Koncentrējamies uz doto naudas summu un domājam par to. Un turpinam berst starp plaukstām kanēli. Sajūtam siltumu. Koncentrējamies uz doto naudas summu, kura tev ir vajadzīga. Iztēlojies, vizualizē. Domā par to, ka tā jau atnāk pie tevis. Un sakam konkrēti skaitli - 100 eiro. Skaidri, gaiši un skaļi. Pats galvenais šajā uzdevumā - ticēt tajā, ka dotā naudas summa viegli var atnākt pie tevis. Ja tu tici, ja pie tevis var viegli vienkārši atnākt 20 eiro, tad iztēlojies un domā par 20 eiro. Ja tu domā par to, ka pie tevis var viegli vienkārši atnākt 50 eiro, tad domā un koncentrējies uz šo naudas summu. Ja tu vēlies saņemt tur 10 000 eiro, bet ir tāda lieta, ja tu nekad dzīvē neesi šādu naudas summu turējis rokās, tad tava ticība zūd un tad uzdevumam zūd šī jēga. Jo tava ticība nebūs tik spēcīga. Tu iekšēji zemapziņā netici, ka dotā konkrētā naudas summa 10 000 var atnākt pie tevis, jo iekšēji tu tam netici, un tad uzdevumi ir pildīti bezjēdzīgi. Tāpēc jāizvēlās ir tāda naudas summa, kuru tu esi turējis rokā un kura ir iespējama un pieejama tev. Tāpēc obligāti koncentrējies uz to naudas summu, kuru tu reāli esi gatavs saņemt. Pie tam šī naudas summa atnāks ļoti ātri un īsākos termiņos un viegli. Bet tev obligāti ir jātic, ka konkrētā naudas summa var atnākt pie tevis. Ticība ir ļoti, ļoti svarīga. Kad tu berzīsi starp plaukstām kanēli, nedomā par to, cik reizes tu skaļi esi pateikusi konkrēto naudas summu. Tik, cik reizes tu pateiksi konkrēto naudas summu, tas neietekmēs rezultātu, jo šis uzdevums nav par to, cik konkrēti reizes ir jāpasaka konkrētais skaitlis naudas. Vienkārši koncentrējies uz konkrēto naudas summu un starp plaukstām berzē kanēli un sakam summu, kuru tu gribi saņemt. Kad tu esi sajutusi un sakoncentrējusies uz konkrēto naudas summu, tu jūti to, ka tavas plaukstas ir pilnībā siltas kļuvušas, pat var teikt karstas, un starp plaukstām tu jūti enerģiju. Tad var pabeigt šo uzdevumu. Un saliec rokas kopā, aizver acis un pasaki frāzi, lai notiek tā 27 reizes uz 108. Šī frāze ir vajadzīga, lai tu aktivizētu procesu, un tādā veidā tu nosūti pieprasījumu visumam un saņem rezultātu. Šī frāze konkrēti padara spēcīgu šo uzdevumu, un tev atliek tikai gaidīt rezultātu. Kā tikko ir pabeigta šī konkrētā frāze, uzdevums ir pabeigts. Tagad tu vari nomazgāt rokas, noslaucīt rokas, varbūt tev pēc berzēšanas plaukstu nemaz kanēlis nepaliks uz rokām. Nav svarīgi, kā tu tālāk rīkosies. Galvenais ir tas, ka uzdevums ir aktivizēts un sagaidīs tevi rezultāts. Tev tagad absolūti nevajag domāt, kā, kur un kad un cikos tas atnāks. Jebkurā tāda veida domas noblokies šo uzdevuma izpildi. Tu nedomā, kad tā atnāks, tu nedomā, kad notiks, cikos tas notiks. Tu atlaid doto situāciju. Ja tu atlaidīsi doto situāciju, tevis sagaidīs neticams un negaidīts rezultāts. Pie tam tas notiks ļoti ātri. Šis rezultāts tevi iepriecinās un pārsteigs. Noteikti piesekojies, saglabā un noteikti dalies ar citiem. Neskopojies. Aizsūti arī kādam citam, kuram tas varbūt šobrīd ir aktuāli.